Čau visiem! Vieta tā pati būs, bet ar citiem cilvēkiem. Nu, baigi patikās mums pagājušo reizi. Baigi patikās mums šeit. Ķertās smukās lielās karūsas, kā sakās. Brekši arī trāpījās, un tad mēs izdomājam vienu nedēļu pēc atbraukt vēlreiz šeit pamēģināt. Bija ieplānota cita copa, bet nu baigi gribējās. Tā kā šodien es būšu šim cilvēkam vairāk tā kā ģids. Stāstīšu, kas šeit notika un kas un ko un kā. Nu, un sēdēsim visu nakti. Tā kā visu nakti mēs nosēdēsim, pēc tam brauksim mājās pagulēt un vakarā brauksim jau uz citu vietu uzreiz makšķerēt. Uz pilsētas kanālu Liepājā. Tā kā tā. Nu ko, ātri tūlītās uzjauksim barību. Barības jaukšanas visus tos procesus mēs izlaidīsim, neko dižēs šeit nerādīsim. Domāju, tas nav vajadzīgs. Tāpēc, reku sastāvi ir redzami. 4 kg barības, jo pagājušo reizi man ar 3 sākotnējiem bija pa maz kilogramiem. Tāpēc šodien es uzreiz 4 uzjaukšu. Tā lai nav, kā sākās pēc tam atkal jādomā maisīt, nemaisīt. Tā kā tā. Pa distancēm viss jau būs iepriekšējā video redzams. Neko nemainīsim. Šodien dīpers pat nav līdzi. Tāpēc jaucam barību. Starta barojums nebūs. Un sākam copēt. Pagaidām sākumā noteikti, ka tās būs mazās zivtiņas tikai, kas ņems. Bet tas nekas. Gaidīsim tumsu un tad jau sāksies normāls zivs. Cerams. Varbūt šoreiz nesanāks. Tā kā visiem nesakas. Un aiziet! Pirmo maisījumu jau uztaisīju, un tagad reku pievienošu vēl šitādu barību klāt. Feeder barību, bet iekšā ar ļoti rupju frakciju. Tur ir gan kukurūza, gan kaut kādi šķelti, zirņi, graudi un tā tālāk. Kāpēc es uzreiz to neliku iekšā? Jo tas ir feederis, viņi ir lipīgāk un viņa ļoti maz dzer ūdeni. Ja viņu uzreiz iekšā ieliet, iebert, tad uzreiz sanāk, tu tur pagaidi mazliet. Uzreiz sanāks tāds. Tā kā, nu, izbojās barība. Tāpēc, reku, pirmo maisījumu uztaisīju, bēram klāt šito un tālāk jau jaucam tā kā parastu barību un tad būs kopējā konsistence ļoti laba. Tā kā, cerams, kādam noderēs. Nu, lūk, piebēra klāt to barību un iekšā, reku, redzās. Viss tādos rupja frakcija sanāk. Tāpēc es klāt lieku. Un ja kādam vajag liela frakcija, tāda labai rupjai zivī, tad manā skatījumā šī barība ļoti labi noder. Viņai arī, starp citu, ir nedaudz lētāka nekā standarta barības, tāpēc tieši šādam mērķim, jā, tīrajā es viņu negribētu izmantot un ar viņu tikai makšķerēt. Tāpēc tā. Nu,
Šeit mums tārpiņi sauļojās, termo tādā kastē. Iekšā sasaldēts ūdens, pudeles, un tad viss tārpiņi atpūšās. Darba vieta jau ir gatava. Makšķeriešu ar 2 makšķerēm, kā pagājušo reizi. Kolēģis arī ar 2 makšķerēm. Barotavs 60 grami. Pavadiņas būs, viena būs 008, otra būs 012. Vienai būs lielais āķis 12, 10, otram būs 16, 14. Lūk, tāds mērķis. Viena makšķere būs ar slieku, tikai un vienīgi ar slieku. Otra būs ar moteli. Tā kā strādāsim intensīvi. Barība ir daudz uzjaukt, tā kā būs jāpastrādā. Tā kā gaidam pirmo zivtiņu. Nu, tas būs to, ko es izmantošu, ko es arī teicu. Šitādi 12. numura. Maver Katana. Jā, kur redzēs 12. numuriņš. Otrajā makšķerē būs arī Maver Katana. 16. numurs. Uz vienu makšķeri 012 aukliņa. Ļoti forša aukla, ļoti labi iztur. Ļoti patīk. Un otra būs 008. Arī labi tur. Gan uz mezgla, bet rekur man izskatās, ka tās būs laba cope. Vismaz sākums bija ļoti tāds foršs. Tā kā jā, šitos āķis un šitās auklas es jau izmantoju kāds 5 gadus un neko sliktu es nevaru pateikt. Ar 008 pavadu zinu, ka var izvilkt 3,5 kg breksi mierīgi. Protams, ir akurāti jāvalk. Nevar tur forsēt, bet viss tas ir izdarāms. Tā, nu kas tur man grib paņemt? Pirmie pliču, kā sakās, uzgājiens ātri atnāca. Tā kā skatāmies. Nu, tūlītās aiziesim, paskatīsimies, kas šeit mums pāķiem. Jā, kolēģis ir iepircis. Gamakats un Japāna tirgus. Nu, lūk, tādi. Šitie baigi lieli, bet ļoti tievas. Ļoti tievu jādrāts, tā kā būs ļoti forši. Un otrie ir. Šitie vispār man patika. Ļoti labi piekara zivi. Siena labi zivi, nu redz. Tā kā, ja kādam patīk. Un auklā. Varat izmantot arī šitādu kombināciju. Pasūtīt šitādu āķīšu. Ļoti forši. Ļoti forši āķi. Tā kā tā, un cena arī nav īstenībā slikta pa 20 gabaliem vai 19 gabaliem, cik viņi tur iekšā 4,49. Nu, principā priekš Gamakatsu, jā, kurš ir Japāns un Japāns tirgum, nu, cena ir ļoti laba. Es domāju, ka varbūt kaut kur vairumā pērkta, varbūt vēl papildus atlaidi dabūt, nu, tad ir vispār labi. Tā kā, nu ko, mēs gaidām zivis. Pirmie pliči ir,
tie nav mums interesanti. Gaidam normālu zivi, tā lai var kaut ko parādīt. Ai, kāds smuks motelīts. Nu, vasarā. Šodien laukā plus 28. Ideāls motels, augsts. Glabājās termo kastē ļoti labi. Nu, sāksim pamazām motelīti izmantot. Uz vienu makšķeri. Uz vienu turpināšu izmantot dendrobenu. Pagaidām tikai pliča. Tā kā gaidam, tūlītās iesim pakaļ apgaismojumam, drīz jau paliks tumšs. Cerams, ka līdz ar tumsas iestāšanos noķersim kādu karūs. Ja nē, būs jāsāk domāt. Peld jahtas. Cilvēki atpūšās. Piekdienas vakars. Protams, šodien, reku tagad jau ir, principā vēls vakars. Pirms tumsas un laukā ir nenormāli. Nenormāli šodien silti. Vēl joprojām. Pagājušo reizi mēs ap šito laiku, kad mēs jau bijām, jau bija augsts. Jau vajadzēja jakā sēdēt. Arī pat nākošā jakta pelda. Atpūtnieku ļoti daudz, bet te viss prātīgi braukā vismaz. Kanāliņš šeit cik, kā es pagājušo reizi teicu, 50 metri, nevairāk. Ar zivīm pagaidām mums nepaliek labāk. Uz motela licīts uzreiz sēžās virsū, uz 3. numurā dendrobenu. Mazliet tā, lēnāk. Bet tik un tā. Pagaidām zivs ir viena tāpat, tāpēc mums vēl nav pat iemests uzglabājumais tiekliņš. Tāpēc, ka nav ko tur iekšā mest. Gaidam zivtiņu. Nu, es nezinu, kas te redzams vispār. Bet Jānis kaut ko velk. Ai, viss vairāk nevelk. Iegāja 2. makšķerē. Laba zivs bija. Un kopā ar abām makšķerēm, diemžēl, notika fiasko. Bet pirmā labā zivtiņa bija. Tā kā viņas šeit ir. Tā kā mēģināsim ņemt apgaismojumu un cēst, jā, tur reku 2. makšķerē paņēma. Nu, tas būs. Nē, 2. makšķerē nebūs. Tā kā gaidam nākošo zivtiņu. Tumsa ir iestājusies, salikām lukturus. Nu, gandrīz. Tā kā pa dienu sēžam. Tagad daram pie šitā. Liekam iekšā bunžiņā sliekas. Sagaidījām to momentu, kad mums tagad vairāk, izņemot to paklāju, vairāk nekas netraucē. Tā kā ir jāiegriež slieciņa. Liekam trauciņā, parastām šķērītām. Daram šādi. Jā, kādam ir kur kukurūza ies kopā ar slieku. Manā gadījumā pagaidām bez kukurūzas, tikai slieku došu. Pagājušo reizi pēc tā tīri labi strādāja, bet tas bija, teiksim tā, nepastāvīgi. Viss tagad reku paņēmam no turienes tādu čupiņu, ieliekam, palītās barotavā un sūtam iekšā. Nu, beidzot kaut kāds sekšons. Pirmā kaut kāda zivtiņa būs, laikam. Skolītē bremze jau strādā, tas ir labi. Paņēmu uz motelīti un vienu balto. Tur tā neiet, un tur ir galvenais tā kants. Laba zivtiņa iet. Ticamā, ka tā ir karūsiņa. No, parādies.
Neceļos. Nāk vispār, jā. Ui, Jā, karos. laba karosa. Laba smuka. Ui. Uzturamies tīkli. Nav nekā, bet pagājušoreiz arī bez viņa apgājamies. Viņi ir. Viņas ir tik resnas. Ui. Tur tas. Uztaisīsim. Ej, tu noturi vēl viņu. Paskaties. Šito mēs nebijām ieplānojuši. Mēs paņēma reku uz motilīti. Motilīts un baltais. Ai, paskaties, cik smuka. Smuka karosiņa. Un kāda esma? Esma bija motils un viens baltais. 5 motilīši un baltai. Nu, šito mēs, es domāju, varam atzīmēt un iemest uzglabājumā tīkliņu. Visiem nesaks. Nu pat nedot man parmest makšeres. Jā, tā uz motilīti kaut kā atvērās zivtiņa. Bet nepaspēja vēl to ievākt. Arī karosiņa, bet mazāk. Vai? Ziemetan. Drīz vai, jā. Strādā mazais āķīts. Šitā tāda mūsu karosiņa. Maziņa, bet smuka. Nu, pagaidām man jau sāk izlikties, ka sāk šī copa izdoties. Tūlītās reku vēl kolēģim jānoķer dažas, un tad jau būs viss kārtībā. Что происходит, ебать? Это что за рыба? Может, пацатник? Вот te kaut kam ir paņēmusi oreku man kreiso. Kā tā arī tu ievilki? Paņēma beidzot arī viņam. Tak, un man ir, mums te tagad draud, man tā liekas baigie sūdi, klausies. Tā, sākam visu no sākuma. Izdabujām ārā caur abiem abu, kas pa karūsiņu. Nu, izjūti, kā viņa parāda savu spēku. Kāda smuka. Smuka karūsiņa. Arī motilīts, jā? Jā, Motils, jā, nostrādā. ar kiploku. Ķiploka palīdz Man viņu. šitāds kiploks. Kurš Pušamais. Arē. Tā kā turpinām copi. Un arī vajag ātri iemest iekšā un gaidīt nākošo zivtiņu. Pa karosa būs. Jā, kārtējā karosiņa. Vējš palielinājās. Bet karosas kieras. Nu, karūsa, paskatīt. It kā maziņa karūsa. Bet nemazām tik maziņa viņa nav. Nu šitā, paskatīt, baigā tāda īsa resna un baigā skrējēji. Paņēma viņa gandrīz man kā ierāva iekā ūdenī. Tāpēc turpinām topi, bet izskatās ar šitāda vēja maiņām un brāzmām. Nezinu, cik mēs ilgi nosēdēsim. Ja vēl nokrišņi parādīsies, nu tad es domāju, ka mēs savāksimies un brauksim mājās. Es domāju, ka manējie draugi ir mani aizmirsuši, bet tomēr ne. Mūsu lieciņu paņēma Brexīts. Viss superīgi. Tā kā mums pagaidām vējš vēl nav aizbiedējis projām, mēs sēžam. Tikko kolēģim paņēma, viņam norāvās. Man paņēma, bet tagad reku pārslēdzās jau uz slieku zivtiņā. Opa. Bet nu nenāk, vispār nezinu, kas tas tāds ir, bet nenāk un viss. Neko kaut kur stāv iegāja. Kas tas tāds žiperīgais ir? Karosis. Jā, man tas palīdz reku ar uztveramo tīklu.
Op. Tādu ekstra es nebiju Op. pagaidījis. Būs tāda palīdzība. Kā var negribēt ķert tāds? Oi. O. Turpinām capīt. Pagaidām mums viss izdodās. Kā ātri viss tas sākās? Kā ātri tas viss beidzās? Palēnoties vējš. Sāk straume mainīties. Tagad ūdens bēg projām no mums. Pēc tam viņš atnāk jau to, ka kājas vajag smelt iekšā. Nu, iespējams, ka tas arī tagad dod zivtiņai tādu nesaprašanas brīdi. Barojam, mēģinām dažādas esmas, dažādas dipus jau mēģinām. Zivtiņa nav vairāk. Kolēģis aizgāja paēst, labu apetīti viņam. Paldies. Makšķeris samests. Nu, kaut kā tā. Gaidām copi. Mums jau pamazām, kā sakās, rodās nākošie plāni. Visticamāk, ka šitais videoklips iznāks kopā ar 2 daļām uzreiz. Un nākošā copa iespējams, ka varētu būt, ka jau būs kanālā. Bet vēl skatīsimies, kā te vispār būs, līdz cik mēs nosēdēsim. Tāpēc skatīsimies. Pagaidām neko nemāku pateikt. Ja iestāsies šitāda pauze un tas notiks 2-3 stundas pēc kārtas, nu, tad nebūs patīkami. Gaidam. Neliela pauzīte. Un karūs ir uz āķi. Šitāda karūsiņa. Kā viņi te rokās paņem tā, lai var parādīt. Vēl smuka karūsiņa. Ideāli. Jā, bet nu vispār laikapstākļi mūs nelutina. Ūdens bija tur, kur sākās tas mietiņš uzglabājumam tīklam. Tagad reku man jau pliku pļaku kājas smeļās. Jā, skatās, es jau te reku atkāpos tikko. Pulkstens 1:30 naktī. Aktivitāte pasliktinās. 3 reizes atkāpāmies vēl no ūdens. Bet izskatās, tūlītās atkal nāksies atkāpties. Nu, brekšukiņš. Ko tur bija, pirms tam bija maziņš. Brekšukiņš. Tagad ir šitāds. Turpinām sapīt. Mums notiek plūdi konkrētākie. Un baigas sopas. Un reku beidzot Rauj makšķeri. makšķeri iekšā ierāva. Tā, tūlītās bišķiņ gaismu. Skaties, kas pakurūs. Nevaru viņu paņemt. Jā, normāli. tāda ir. Viņi nevar paņemt. Nu super, reku haķīts pašā lūpiņa kaktiņā. Lūpas kaktiņā. Nu. Jā, bet reku, es tikko stāvēju bez ūdens, nu es reku ūdenī jau stāvu. Ārprāts. O, reku arī copa. Cope, labi. Kam ir šitā gadījies? Kad 2 makšķeris ir. Nu, gadās arī šādi. Bet neko, mēs te no plūdiem mūkot projām. Visas mantas mēģinām pārstiept no krasta. Tāpēc notiek šādos brīžos, notiek šitā. Nekas tūlītās mums palīdzēsim izpiņķerēt to visu. Bet, nu, ja šitā turpināsies, visdrīzāk, ka mums nāksies taisīt galīgi evakuāciju. Bet tad, kad ķerās šitāds karūs, negribās jau taisīt evakuāciju. Bet tā, pēdējā stundas laikā īstenībā nekāda aktivitāte nav. Nu, noteikti šādā pulsā slikti viss ir redzams. Īpaši, kad filmē ar GoPro. Zivtiņa ir laba.
Breksis. Atbreksis. Tiksi galā. Es domāju, ka jā. Ūdens jau mums ir. Krasta. Labprāt ķert. Nu, ir viņš te. Kāpēc viņš negrib ņemt? Īsti līdz galam. Varētu būt, ka dēļ tā ūdens. Rukšķi. Jā, reku, barība ēd. Tā kā mēģinam ķert tālāk. Pulksten 3 naktī. Šitāds breksīts. Un tas ir pēdējais breksīts. Viss. Mēs šito zivi gaidījām apmēram, vairāk nekā stundu. Vēl viena kaut kāda sopīte bija, bet to mēs iedējām pa zobiem. Ūdens beidzot ir atkal atkāpies, bet līdz ar ūdens atkāpšanos arī zivs atkāpās. Tāpēc tūlītās mēs savāksim mantas, parādīsim, ko mēs esam šeit saķēruši. Brauksim mājās dažas stundiņas pagulēt, un tad brauksim uz nākošo copas vietu. Tā kā gaidam, parādīsim zivtiņu. Daudz zivis nebūs, bet tās zivis visas ir kvalitatīvas. Ko es domāju ar vārdu kvalitatīvas? Kvalitatīvs izskatās šitā. Visas ir smukas. Pārsvarā visas ir karosnes. Daži breksīši ir. Licīts viens. Daudz karosnes aizmuk projām, it īpaši ko kolēģim mazliet nepaveicās. Bet tas nekas. Nākošoreiz atbrauksim, noķersim vairāk. Bet es domāju, ka, tik cik mēs nosēdējām, rupi reikinot ķērās dažas stundas. Vairāk zivs nebija. Un pēc tam pa kādam breksītim salsījām. Es domāju, ka ir labi. Kā jūs domājat? Uzrakstiet komentāri. Tās mēs zivtiņas dažas karūsas paņemsim mājās. Ļoti garšīgi karūsiņi ir. Pārējās zivtiņas saldēs mājās. Skatāmies. Kas te tāds ir foršākās? Ja viņas vēl varētu tā rokā paņemt foršu. Ir forši? Tā kā visiem nesakas, vislaba.